sagatavota melna kanva, jo mēs zīmēsim ar vien gaišāku un gaišāku krāsu, un tad šis te mūsu darbs izskatīsies dziļāks un vairāk trīsdimensionāls. Es vispirms ar lāpstiņu uz mazliet zaļu krāsu tajā vietā, kur man būs pirmā roza. Krāsai nav jānožūst. Mēs noslaucīsim zaļo krāsu, un šeit ar balto krāsu, kad veidosim ziedlapiņas, tad zaļais mazliet saplūdīs, jo baltai rozei mazliet ir arī zaļš tonītis kaut kur. Mazliet ar lāpstiņas galu sākam izveidot vidiņu. Aplīti. Ja pa daudz noliekam šeit. Tas būs pats vidiņš rozes, un tālāk jau mēs veidojam ziedlapiņas. Šeit nav noteikumu, šeit ir katram jāpamēģina. Lāpstiņu iesākumā mazliet pielikt un tad stingrāk piespiest, lai krāsa paliek mazāk. Ja kaut kas nesanāk, paņemam nost un taisām pa jaunu. Labdien, šodien vispār rozēm. Baltas rozes, sarkanas rozes, viena roze, daudz rozes. Tas pēc katra sajūtām. Roze ir īpaša ar to, ka rozē ir gan dabas zelta griezuma principi, gan dabas fraktāļu principi. Šodien zīmēsim abstraktas rozes, tādēļ nekā sarežģītu nebūs.